Mums ir šokējoša jauna informācija lietā par vīrieti, kurš iespējams vērsās pie ChatGPT, lai saņemtu palīdzību 2 koledžas studentu slepkavību plānošanā. Hišama Abu Garbi lieta šodien piedzīvoja lielu pavērsienu. Viņš atrodas apcietinājumā kopš brīža, kad SWAT komanda viņu izveda no mājas tikai dvielī, pēc tam, kad, kā tiek apgalvots, viņš nogalināja jaunu pāri un atbrīvojās no viņu līķiem. Šeit es dalīšos ar informāciju, kurai nepieciešams pievienot stingru brīdinājumu. Šīs izmeklēšanas detaļas ir šausminošas, un aizdomās turamā rīcība ir tīrā ļaunuma izpausme. Tagad mēs dzirdam aizdomās turētās slepkavas ģimenes viedokli. Slimīgā rīcība, ko viņš iespējams izdarīja pret savu māsu brīžos, pirms viņu izveda no mājas, un iespējamās brīdinājuma zīmes, par kurām viņi saka, ka mēģināja informēt policiju vēl pirms slepkavībām. Prokurori paziņo, ka tagad pieprasīs nāves sodu. Mēs esam On The Case, ko piedāvā Law and Crime. Es esmu Kris Stjuarts. Pirms sākam šo On The Case epizodi, ātri jāpastāst par bezmaksas lietotni Upside. Tā ļauj saņemt naudas atmaksu par ikdienas precēm, degvielu, pārtiku, ēdienu līdzņemšanai, un šī lietotne ir bez maksas. Lūk, kas jums jādara. Leju pielādējiet Upside bez maksas. Izvēlieties piedāvājumu kādā no viņu vairāk nekā 100 000 vietām. Pēc tam maksājiet kā parasti ar savu karti. Pēc tam apstipriniet pirkumu un saņemiet naudu atpakaļ. Es to esmu izmantojis, kad uzpildu degvielu vai pasūtu ēdienu līdzņemšanai. Vispirms Upside lietotnē meklēju piedāvājumus. Pēc tam, kad iztērēju naudu, tā parādās manā lietotnē, un es to pārskaitu tieši uz savu bankas kontu. Biežākie Upside lietotāji vidēji gadā saņem atpakaļ $254. Tātad, ko tu dari tagad, lai sāktu saņemt naudu atpakaļ? Lejupielādē Upside bez maksas. Tu vari noklikšķināt uz saites aprakstā, noskanēt šo QR kodu uz ekrāna un izmantot reklāmas kodu OTC, un tas tev dos papildu 25 centu bonusu par katru galonu pirmajā degvielas uzpildē. Šķiet, ka pierādījumi šajā lietā ir pārliecinoši prokuratūras labā. Un tam visam pa virsu tu vēl pievieno to, ko šis aizdomās turamais it kā ievadīja tērzēšanā ChatGPT. Prokurori saka, ka viss, ko viņš domāja, it kā plānojot šo 2 studentu slepkavības, tika ievadīts mākslīgā intelekta tērzēšanas robotā. Hišama Abu Garbi lieta pirmdien tika izskatīta tiesā, apsūdzības nolasīšanas sēdē Tampā. Šis ir video no viņa pirmās parādīšanās tiesā aprīlī pēc āresta. Tagad mēs pievērsīsimies tam, kas šodien notika tiesā un ko tas nozīmē šai lietai turpmāk, tūlīt pat. Mēs arī uzzinām par ļoti satraucošu situāciju, kas, kā tiek apgalvots, notika pirms viņa aresta aprīlī viņa ģimenes mājās. Tagad Hišams ir apsūdzēts sava istabas biedra, 27 gadus vecā Zamīra Lamonē, un viņa istabas biedra draudzenes, sievietes vārdā Nahida Bristi, nogalināšanā. Abi bija doktorantūras studenti Dienvidfloridas Universitātē Tampā. Viņi abi bija no Bangladešas un atbrauca uz šo valsti studēt. Šis ir video ar Bristi, ko mēs atradām Facebook. Un tiesas dokumenti liecina, ka likumsargi diezgan agri šajā izmeklēšanā pievērsās Hišamam. Un jūs redzēsiet, kāpēc viņš jau no paša sākuma uzvedās aizdomīgi. Un jūs varētu atcerēties, ka, kad šī lieta pirmoreiz nonāca atklātībā, bija liels jautājums, vai mēs runājam par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, vai arī tā bija situācija, kurā šie 2 studenti vienkārši aizbēga un pazuda. Tas noteikti ieguva neticami drūmu pavērsienu. Un papildus tam, ka viņu apsūdz šo 2 studentu nogalināšanā, viņu arī apsūdz mēģinājumā slēpt šo noziegumu. Bet iespējams, viņš to darīja visai pavirši. Kad Hišams tika arestēts, viņu izveda no mājas tikai dvielī, un acīm redzot, policija tajā dienā neplānoja viņu arestēt, lai gan viņš bija aizdomās turamais šo 2 USF studentu lietā. Policijai nācās ierasties viņa ģimenes mājā ģimenes konflikta dēļ. Tagad šis ir tiesas dokuments, kurā aprakstīts, kas notika. Policija ziņo, ka kāds ģimenes loceklis izsauca policiju pēc tam, kad Hišama māsa iegāja istabā, jo viņai vajadzēja paņemt matu kopšanas līdzekļus. Un tajā istabā atradās Hišams. Tiek apgalvots, ka viņš bija tikai dvielī un spēlēja videospēli. Un šeit situācija kļūst ļoti satraucoša. Policija turpina, ka Hišama māsa izgāja no galvenās vannas istabas
un citēju, viņu sastapa apsūdzētais, kurš lūdza apskāvienu. Cietusī viņu apskāva no sāniem, kad apsūdzētais satvēra cietušo un pret viņas gribu cieši apskāva no priekšpuses. Apsūdzētais mēģināja noskūpstīt cietušo uz lūpām un lūdza, lai viņa viņu noskūpsta. Cietusī spēja atgrūsties no apsūdzētā un atkāpās pie galvenās guļamistabas durvīm, kur viņa konstatēja, ka durvis ir aizvērtas un aizslēgtas. Atkal mēs runājam par to, ka cietusī iespējams ir viņa paša māsa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cietusī un apsūdzētais iepriekš ir dzīvojuši kopā kā ģimene, un cietusī identificēja apsūdzēto kā savu vecāko brāli. Noteikti satraucošas detaļas. Tagad policija tika izsaukta, un Hišams tika izvests no mājas Dvielī. Policija viņam izvirzīja apsūdzības saistībā ar ģimenes konfliktu par vardarbību un nelikumīgu brīvības atņemšanu. Bet būsim godīgi, šīs apsūdzības nav nekas salīdzinājumā ar to, ar ko viņš saskarās lietā par 2 USF studentiem, kurus viņš iespējams nogalināja. Prokurori ir paziņojuši, ka šajā lietā viņi pieprasīs nāves sodu, un Hišama ģimene arī arvien vairāk izsakās, ziņojot par dažiem brīdinājumu signāliem, par kuriem viņi agrāk mēģinājuši brīdināt policiju. Par to mēs runāsim pavisam drīz, bet es vēlos sākt ar to, kur šis stāsts sākās, lai jūs varētu redzēt, kā izmeklētāji šo lietu veidoja. Tātad atgriezīsimies pie 17. aprīļa. Tieši tad Dienvidu Floridas Universitātes policijas departaments tika informēts, ka 27 gadus vecā Nahīda Brisi ir pazudusi. Viņa bija pazīstama kā ļoti atbildīga. Viņa nekad nekavēja tikšanās. Viņa nepalaida garām svarīgus notikumus, tāpēc draugi bija noraizējušies. Nākamajā dienā, 18. aprīlī, 27 gadus vecā Zamīla Lamona draugs sazinājās ar policiju, jo viņa draugs neatbildēja uz telefona zvaniem, un viņš nekad tā nedarīja. Tad izmeklētāji uzzināja, ka abi, Brisi un Lamons, bija attiecībās. Tāpēc mūsu detektīvi uzskata, ka pirmajai pieturai vajadzētu būt atpakaļ pie mūsu otrā upura. Dzīvesvietas. Tātad mēs dodamies uz Zamīla dzīvesvietu, kur viņš dzīvo kopā ar 2 istabas biedriem. Viens no istabas biedriem joprojām ir izvairīgs. Stāsti ir pretrunīgi gandrīz līdz tādam līmenim, ka viņš runās par jebko, viņam patīk runāt par sevi. Un tas turpinās un saglabājas visā izmeklēšanas gaitā, izņemot gadījumus, kad mēs vēlamies runāt par kādu no mūsu 2 upuriem. Tad viņš uzreiz kļūst izvairīgs un maldinošs. Par otru istabas biedru mēs ļoti ātri uzzinām, ka viņš nebija iesaistīts, un viņš sāk kļūt ārkārtīgi atsaucīgs. Un tajā brīdī pašā sākumā, kad tas vēl ir bezvēsts pazušanas lieta, viņš mūs informē, ka kaut kas nav kārtībā. Tad policija pārmeklē Lamona dzīvokli, kuru viņš dalīja ar vēl 2 cilvēkiem. Viens bija istabas biedrs, bet otrs izturējās aizdomīgi, un tas bija Hišams Abu Garbi. Un pārmeklējot šo dzīvokli, viņi sāka pamanīt dažas lietas. Pie durvīm paklājiņš ir pazudis, trūkst arī daži katli un pannas. Tātad mūsu detektīvi, cik vien apņēmīgi viņi ir, viņu pirmais pieturas punkts ir atkritumu konteineris. Viņi uzzina, ka atkritumu presētājs kompleksā šajās pāris dienās vēl nav iztukšots. Šeit mēs iegūstam pirmo pavērsienu mūsu lietā. Mēs dodamies tur ārā un rokāmies pa atkritumu konteineru. Šie detektīvi lien iekšā atkritumu konteinerā un iztukšo visu tā saturu. Un viņi atrod Zamēla brilles, viņa studenta apliecību, viņa maku un viņa drēbes, kas tajā brīdī ir ļoti asiņainas. Atkal, šeit mēs iegūstam savu pirmo pavērsienu. Tieši šajā brīdī šis pazudušās personas gadījums kļūst par apdraudētas pazudušās personas lietu. Sākotnējās stadijās daži cilvēki izteica domu, ka varbūt Bristi un Lamona aizbēga, lai apprecētos, ka tas vienkārši ir gadījums, kad cilvēki aizbēga. Tad stāsts iegūst neticami tumšu pavērsienu. Tajā laikā mēs uzskatījām, ka mūsu tagadējais aizdomās turamais bija tikai izmeklēšanu interesējoša persona. Mums bija nepieciešama vairāk informācijas. Tātad mums bija pietiekami daudz pierādījumu, lai iegūtu kratīšanas orderi. Mēs atgriežamies dzīvesvietā un veicam kratīšanu saskaņā ar orderi. Un kratīšanas orderi attiecās uz dzīvesvietu, abiem istabas biedriem, abu istabas biedru telefoniem, viņiem pašiem un viņu automašīnām.
Viņi ieiet dzīvesvietā, un mums ir dažas pārsteidzošas tehnoloģijas. Viena no tām ir Blue Star, kas nosaka asiņu klātbūtni. Un, kad viņi izmanto Blue Star, viņi var redzēt virtuves zonā lielu asiņu peļķi. Viņi redz, ka asinis turpinās pa gaiteni un ieiet mūsu aizdomās turamā guļamistabā. Tehnoloģija ir tik precīza un smalka, ka mēs varam redzēt cilvēka aprises uz grīdas blakus mūsu aizdomās turamā gultai, kur viņš bija sarāvies embrija pozā. Tātad šeit šķiet policija saka, ka viņi koncentrējās uz Hisham. Viņš ne tikai uzvedās, kā teica priekšnieks, izvairīgi un maldinoši, bet, kā ziņots, virtuvē bija arī asiņu pēdas. Un tad jūs redzat, ko viņš iespējams ievadīja tērzēšanā ar ChatGPT. Mēs tad pārbaudījām viņa telefonu. Visa viņa vēsture bija pilnībā izdzēsta. Nav īziņu, nav e-pastu, nav GPS datu. Viņa meklēšanas vēsture pilnībā izdzēsta. Tajā brīdī mums tas prasa nedaudz laika, jo mums ir jāveic padziļināta telefona kriminālistiskā ekspertīze. Un veicot padziļināto telefona kriminālistisko ekspertīzi, mēs atklājām daudz satraucošu meklējumu. Viņš meklē, vai nazis var caurdūt galvaskausu. Vai kaimiņš var dzirdēt šāvienu? Vai tu vari, pareizāk sakot, vai vari apglabāt līķi atkritumu maisā un izmest to konteinerā? Kamēr viņš veic šīs meklēšanas, mēs arī redzam un atklājam, ka viņš veic pirkumus. Lielus, izturīgus melnus atkritumu maisus, lisols salvetes, līmlenti, šķiltavu šķidrumu, šķiltavu. Kamēr viņš pasūta dažas no precēm no Amazon, dažas no tām tiek piegādātas ar DoorDash. Es vēlos, lai visi šajā telpā par to padomā. Šie meklējumi tika veikti dažas dienas pirms mūsu 2 upuri pazuda bez vēsts. Tas bija aprēķināts. Tas ir tas, kas parāda, cik tas bija iepriekš plānots. Bet pierādījumi pēc policijas teiktā neaprobežojas tikai ar šo tiešsaistes aktivitāti. Tad mēs paskatāmies uz viņu. Viņam ir iegriežams kreisajā mazajā pirkstā, un uz kreisā tricepsa aizmuguras ir dziļš iegriežums, kuram vajadzēja būt pareizi sašūtam. Viņam vajadzēja aiziet un sašūt brūci. Viņš nevarēja izskaidrot, kur viņš ieguva šos mūsuprāt aizsardzības ievainojumus. Tajā brīdī mēs pievērsāmies automašīnai. Bagāžniekā bija ļoti maz asiņu. Uz pasažiera puses grīdas viņa transportlīdzeklī, atkal izmantojot Blue Star tehnoloģiju, mēs redzam tur lielu daudzumu asiņu. Vēlāk mēs noskaidrojām, ka tās ir Našidas asinis. Tas tiek sasaistīts ar viņu. Automašīnas GPS atkal bija pilnībā notīrīts. Policija apgalvo, ka viņiem ir abu Lamona un Briskija asiņu pēdas. Veicot šo padziļināto tiesu ekspertīzi viņa telefonā, lai noskaidrotu, kur viņš bija bijis iepriekšējās dienās, mēs varējām noteikt, ka viņš bija devies uz Clearwater, Sandkey apgabalu. Mēs to apstiprinājām, apskatot tuvējās ugunsdzēsēju stacijas video novērošanas ierakstu, kurā redzams, kā viņš izkāpj no automašīnas un atrodas Sandkey apgabalā Clearwaterā. Viņš tur pavada īsu laiku. Tad, pārbaudot geogrāfiskā platuma un garuma koordinātas, mēs redzam, ka viņš dodas pāri Hovarda Franklina tiltam un tur apstājas uz īsu brīdi. Tāpēc šajā brīdī mēs pieņemam lēmumu mobilizēt papildus cilvēku resursus, lai dotos ārā un sāktu plašu meklēšanu. Neskatoties uz to, ka policija apgalvoja, ka aizdomās turamā automašīnas GPS dati bija pilnībā izdzēsti, viņa telefona izsekošanas dati deva izmeklētājiem pavadienu par Hovarda Franklina tiltu Tampā. Tas atrodas aptuveni 17 jūdžu attālumā no Dienvidfloridas Universitātes, un tieši tur likumsargi izdara savu pirmo šausminošo atklājumu. Kamēr daži no mūsu detektīviem pārbauda dažas no vietām, kur viņš bija atradies pēc platuma un garuma koordinātēm, viņi brauc uz ziemeļiem pa Hovarda Franklina tilta Pinellas pusē. Un viņi pamana lielu melnu atkritumu maisu, kas viens pats stāv uz ceļa nomalas. Viņi apstājas.
Viņi pieiet tuvāk, un tuvojoties tam, viņi uzreiz sajūt to unikālo cilvēka mirstīgo atlieku smaku, kas rodas sadalīšanās fāzē. Viņi pieiet klāt fiziski, aptausta tā ārpusi un saprot, ka tur ir cilvēka mirstīgās atliekas. Viņi pārtrauc to, ko dara, saprotot, ka tas varētu būt pierādījums. Mēs atrodamies Pinellas apgabalā, un viņi sazinās ar Pinellas apgabala šerifa biroju, kas nekavējoties reaģē kopā ar Pinellas apgabala tiesu medicīnas ekspertu biroju, kas pārņem šo maisu savā glabāšanā un dodas atpakaļ. Mēs uzzinājām šī procesa laikā, ka tā ir mūsu upuris, Zamīls. Mēs to varam noteikt, jo viņš ir agrīnā sadalīšanās stadijā. Tāpēc mēs zinājām, ka tas ir viņš, izmantojot pirkstu nospiedumus, kas tika iegūti ar iekšzemes drošības departamenta starpniecību, kad viņš bija iebraucis valstī. Kad es runāju par šausminošo, viņš bija sadurts vairākas reizes, kas galu galā bija viņa nāves cēlonis. Viņam bija sasietas rokas priekšā un potītas. Viņa kājas pie sēžamvietas bija gandrīz pilnībā atdalītas, lai viņu varētu saliekt un vieglāk ievietot atkritumu maisā. Viņš tika atstāts ceļu malā. Cik vien šausmīga bija šī slepkavība, viņš burtiski tika atstāts šosejas malā kā atkritums. Zamila Lamona ķermenis tika atrasts 24. aprīlī. Tas ir 6 dienas pēc tam, kad viņa draugs vērsās pie USF policijas, jo viņš neatbildēja uz telefona zvaniem. Tagad Hišams vēl nebija apcietinājumā, bet tad notika šī iespējams ar viņa māsu saistītā ģimenes situācija, un policijai nācās iejaukties. Mēs saņēmām telefona zvanu no mūsu aizdomās turētā ģimenes, ka iepriekšējā naktī viņš bija viņus piekāvis un veicis vardarbību ģimenē. Viņš bija uzvedies dīvaini. Viņš izgāja no dušas, ap viņu bija tikai dvielis. Viņš pienāca pie savas māsas un sāka uzvesties tā, it kā mēģinātu berzēties gar viņu, gandrīz kā seksuālā manierē, un vienā brīdī mēģināja noskūpstīt savu māsu. Viņa māsa ar grūtībām mēģina viņu atgrūst, un viņa nevar brīvi aiziet no šīs situācijas, jo viņš ir fiziski spēcīgāks par viņu. Viņš vienlaikus fiziski uzbrūk arī ģimenei. Tāpēc mēs mēģinām ar viņu sazināties. Mēs zinām, ka viņš atrodas mājā, ģimene mums to apstiprina, un mēs viņu pastāvīgi novērojam. Mēs zinām, ka viņš tur ir. Viņš atsakās atbildēt uz telefonu zvaniem. Viņš atsakās iznākt ārā. Mēs pieņemam lēmumu, balstoties uz to, uz kādu vardarbību šī persona ir spējīga. Tajā pašā laikā mēs uzzinām, ka dažas dienas iepriekš viņš bija iegādājies šaujamieroci Lombardā. Vēlāk mēs noskaidrojām, ka viņš šo šaujamieroci nekad nepaņēma, bet tobrīd mēs to nezinājām. Mums šīs informācijas tajā laikā nebija. Atkal, situācija bija ļoti dinamiska, ļoti mainīga. Tāpēc mēs aktivizējām savu SWAT vienību un sarunu vedējus, lai mēģinātu panākt miermīlīgu risinājumu. Pēc vairākām stundām, mēģinot nodibināt kontaktu, mēs nonācām pie lēmuma, ka ieiesim mājā un fiziski izņemsim viņu no turienes, lai aizturētu. Tieši tajā brīdī, kā jūs redzējāt video un skatāties to tagad, viņš miermīlīgi padodās un tiek aizturēts bez jebkādiem starpgadījumiem. Tajā brīdī mēs apspriežam to ar štata prokuroru, kurš tur bija jau no paša sākuma, ejot cauri šim procesam. Un mēs varam viņam izvirzīt virkni apsūdzību. Galu galā par 2 mūsu upuru iepriekš izplānotām slepkavībām. Tajā laikā policija bija aizturējusi Hišamu. Viņiem bija Lamonta līķis, bet Briskijs joprojām bija pazudis. Un lai gan bija daudz pierādījumu, ka Hišams iespējams bija atņēmis arī viņai dzīvību, mēs joprojām nezinājām, kur atrodas viņas ķermenis. 2 atpūtas kajakotāji atkal ir devušies ārā Pinellas apgabala pusē. Un kamēr tas notiek, šerifa vietnieki un jūras vienība lieliski strādā, cenšoties noteikt paisumu laikus, kad tie notiek un kādi ir paisuma modeļi, lai saprastu, cik plašu meklēšanas teritoriju mums vajag. Nirēji joprojām ir ūdenī. Kā jūs, puiši, tur bijāt un atspoguļojāt notikumus? Tās bija garas vairākas dienas, kamēr mēs mēģinājām atrast savus 2 upurus. Īpaši tagad, kad zinām, ka viens upuris jau ir atrasts. Otram vajadzētu joprojām atrasties tuvējā apkaimē.
Kamēr viens no mūsu kajakotājiem makšķerē, viņa makšķeres aukla aizķeras aiz somas. Viņam nākas doties dziļāk mangrovēs. Viņš sajūt kaut ko, ko pats raksturo kā neaprakstāmu smaržu. Un kad viņš devās tuvāk, lai atbrīvotu savu makšķeres auklu, viņš redz, ka plastmasas maisiņš ir atvērts. Tur iekšā ir bijis sāls ūdens, viņš nevar pateikt, kas tas ir, bet tas izskatās pēc cilvēka ķermeņa. Tāpēc viņš izdara pareizo lietu un sazinās ar likumsargiem. Mēs nekavējoties pārvietojamies turp, sazināmies ar Pinelas apgabala šerifa biroja jūras vienību, kas jau ir kopā ar mums, Pinelas apgabala tiesu medicīnas ekspertu, Pinelas apgabala kriminālistikas zinātnes departamentu, kuri ieradās un pārņēma mirstīgās atliekas savā pārziņā. Apmēram 5 dienas policija nezināja, vai šie atrastie cilvēka ķermeņa atlieki pieder tai pazudušajai meitenei. Diemžēl, ņemot vērā apstākļus, kādos viņas ķermenis tika atstāts, tas jau bija tālākās sadalīšanās stadijās, un mēs nevarējām vienkārši paņemt pirkstu nospiedumus. Tāpēc tas aizņēma ilgāku laiku. Šodien es varu droši stāvēt jūsu priekšā un visiem paziņot, ka esam atraduši Našidu Bristi. Mēs esam sazinājušies ar viņas ģimeni. Mēs tagad aktīvi strādājam pie tā, lai reliģisku iemeslu dēļ atdotu abus ķermeņus ģimenēm, kas dzīvo Bangladešā. Mēs spējām noteikt, ka tā bija Našida. Diemžēl to nevarējām izdarīt pēc pirkstu nospiedumiem, bet mēs to izdarījām, izmantojot DNS. Mēs spējām apstiprināt identitāti pēc DNS, dažus zobārstniecības darbus, kas viņai bija veikti, un apģērbu, kas viņai vēl bija mugurā no video, ko mēs redzējām. 16. aprīlis, kad Dienvidfloridas Universitātes policijas departaments sašaurināja meklēšanu, bija pēdējā reize, kad viņa tika novērota universitātes teritorijā. Tagad mēs zinām, ka ir atrastas Zemila Lamona un Hetas Bristīs mirstīgās atliekas. Bet pēc šerifa teiktā izmeklēšana vēl nebūtu nav beigusies. Šobrīd mēs joprojām nezinām, kāds varētu būt iespējamais motīvs. CBS arī atsaucās uz 2023. gada aizsardzības rīkojumu, ko iesniedza Hišama brālis, apgalvojot, ka mājā bijusi nestabila uzvedība. Tostarp brīži, kad Hišams kliedza, ka viņš ir dievs un visiem jāklanās viņa priekšā. Viņam ir krimināla pagātne, ko mēs jums sniedzām, tostarp vardarbība ģimenē pret viņa brāli. Un kādā brīdī citā kompleksā viņš bija iegājis dzīvoklī, kas nebija viņa. Kad viņu pieķēra dzīvoklī, viņš pagrūda vienu no apkopējiem. Par to tika izvirzīta apsūdzība. Hišams saskaras ar vairākām apsūdzībām, tostarp 2 pirmās pakāpes slepkavībās ar iepriekšēju nodomu, izmantojot ieroci, nelikumīgu mirušas personas turēšanu vai pārvietošanu neatļautos apstākļos, nodomu slēpt, pierādījumu slēpšanu vai sagrozīšanu, nelikumīgu brīvības atņemšanu un fizisku uzbrukumu. Prokurori ir paziņojuši, ka šajā lietā viņi pieprasīs nāves sodu. Šodien Hišama lieta atkal tika izskatīta tiesā uz apsūdzības nolasīšanu, taču viņš nebija klāt, viņš neieradās. Viņa advokāti viņa vārdā iesniedza paziņojumu par vainas neatzīšanu. Viņi arī atteicās no viņa tiesībām uz lietas ātru izskatīšanu. Interesants pavērsiens šeit ir tas, ka Hillsborough apgabala štata prokurore Sūzija Lopesa pēc Fox 13 ziņām Tampā pati uztur apsūdzību šajā lietā. Tagad šī lieta ir apvienota vienā. Tātad Hišams tiks tiesāts vienu reizi par abām slepkavībām. Tiesas dokumenta liecina, ka provizoriska tiesas datums ir noteikts uz nākamā gada novembri. Tagad mums pievienojas, lai vairāk par šo lietu runātu, bijušais štata prokurors no Palm Beach apgabala Floridā Deivs Ērenbergs. Prieks tevi redzēt, kā vienmēr. Šajā lietā viņi pieprasa nāves sodu. Ko tu domā par šo lēmumu? Es to pilnībā paredzēju, jo, ja tu nepieprasīsi nāves sodu šajā brutālajā, 2 nevainīgu jaunu cilvēku slepkavībā, tad kad vispār to pieprasīsi? Es domāju, ka šāda veida lieta ir pelnījusi nāves sodu. Un šeit ir vismaz 3 pastiprinoši apstākļi, ko štats var minēt. Uz tiem norāda, jo saskaņā ar Floridas likumiem ir jābūt vismaz vienam pastiprinošam apstāklim, kas ir noteikts likumā un ko var pierādīt ārpus saprātīgām šaubām, lai varētu pieprasīt nāves sodu. Ir jābūt vismaz vienam. Viņi min 3. Aizsardzība savukārt var minēt jebko kā atvieglojošu apstākli. Tam nav jābūt likumā. Nav likuma par atvieglojošiem apstākļiem. Tas var būt jebkas. Un tāpēc viņi izdomās jebko, piemēram, ka viņa māte viņu nepietiekami mīlēja, vai ka viņa māte smēķēja, kamēr viņš vēl bija viņas vēderā. Tas patiesībā bija aizsardzības arguments Marjorijas Stonemans Douglas masu slepkavības lietā. Un tas palīdzēja slepkavam izvairīties no nāves soda.
Jā, un izskaidro mums, jo tas ir nedaudz atšķirīgi. Dažās štatos, runājot par nāvessodu, mums ir tāls ceļš ejams, līdz mēs nonākam līdz brīdim, kad viņu atzīst par vainīgu, un tad sākas soda noteikšanas posms. Kā darbojas soda noteikšanas posms? Ja viņš ir vainīgs tajā, kas tiek apgalvots, atzīts par vainīgu šajās slepkavībās, kas tiek ņemts vērā, lai noteiktu, vai viņam piespriest nāvessodu vai nē. Pirmkārt, tas ir štata prokurora ziņā pieprasīt nāvessodu, censties to panākt. Un ir jānorāda, kādi ir pastiprinošie apstākļi. Šeit viņi minēja 3. Viens no tiem bija, ka slepkavība bija nežēlīga, briesmīga un cietsirdīga. Vēl viens bija tas, ka noziegums bija augstasinīgs, pārdomāts un iepriekš plānots. 2 atsevišķi pastiprinoši apstākļi. Un 3. tika nogalināti vairāki cilvēki. Tātad ir 3 pastiprinošie apstākļi. Un tad sākas šis ilgais process. Būs garīgās veselības pārbaudes, un aizstāvība noteikti apgalvos, ka apsūdzētais nav pietiekami garīgi vesels, lai piemērotu nāvessodu. Jo ASV augstākā tiesa ir noteikusi, ka tiem, kuriem ir zems IQ vai garīga atpalicība, nāvessodu piemērot nedrīkst. Tātad var sagaidīt, ka aizstāvība mēģinās to apturēt jau pašā sākumā, sakot, ka šis cilvēks ir traks, viņam nevar piespriest nāvessodu. Bet, ja tas neizdodas, tad process turpinās ar garu procedūru, kur beigās lieta nonāk līdz tiesai un notiek divdaļīga tiesas prāva. Pirmā daļa ir par to, vai apsūdzētais ir vainīgs ārpus saprātīgām šaubām. Tam jābūt vienprātīgam lēmumam. Un tad, ja viņu atzīst par vainīgu ārpus saprātīgām šaubām, lieta nonāk soda noteikšanas posmā. Tā pati zvērnāto tiesa tad lemj, vai viņam piespriest nāvessodu. Un tam nav jābūt vienprātīgam lēmumam. Florā pietiek ar 8/4, kas ir zemākais rādītājs visā valstī. Tagad, kad jūs paskatāties uz šo aizdomās turēto un viņa vēsturi, tātad, ja atgriežamies pie 2023. gada, CBS News ziņoja, ka kāds ģimenes loceklis pret viņu iesniedza aizsardzības rīkojumu, jo viņam bija šādi uzliesmojumi, kuros viņš apgalvoja, ka ir Dievs un visiem jāklanās viņa priekšā, ko arī var dzirdēt. Tas vienkārši nav cilvēks, kurš būtu, ziniet, normālā prāta stāvoklī. Tad ir šis ļoti dīvainais, satraucošais incidents, kas noveda pie ģimenes konflikta, kurā viņš iespējams mēģināja noskūpstīt savu māsu. Pēc tam tika izsaukta policija un viņu aizturēja. Kad jūs aplūkojat pierādījumus, sarakstu ar ChatGPT un visu, par ko viņu apsūdz, bet tad redzat arī garīgās veselības pusi. Kāda ietekme varētu būt tam, ja, hei, viņam ir garīgās veselības problēmas? Ja, piemēram, psiholoģiskās pārbaudes laikā viņam kaut kas tiek diagnosticēts. Ko tas varētu nozīmēt viņa aizstāvībai? Aizstāvība izmantos viņa garīgās veselības problēmas, lai jau sākumā mēģinātu panākt, ka nāvessods tiek izslēgts kā iespēja. Tāpat viņi izmantos to, lai mēģinātu pierādīt, ka viņš nav spējīgs stāties tiesas priekšā. Tas nozīmē, ka viņš nesaprot pret viņu izvirzītās apsūdzības un nevar palīdzēt savai aizstāvībai. Un ja tiesa tam piekrīt, ja tiesnesis piekrīt, tad viņu nosūta uz Ziemeļu Floridu ārstēties, lai atjaunotu viņa spēju piedalīties tiesas procesā. Un tas var ilgt gadiem. Un kādā brīdī, ja viņa spēja stāties tiesas priekšā nekad netiek atjaunota, pastāv iespēja, ka viņu varētu atbrīvot. Bet šāda veida lietā tas visticamāk nenotiks. Patiesībā es domāju, ka ņemot vērā iepriekšēju plānošanu, būs grūti panākt atzinumu, ka viņš nav spējīgs stāties tiesas priekšā. Piemēram, pasludināt viņu par nekompetentu, stāties tiesas priekšā aizstāvībai, manuprāt, būs grūti. Tagad, kad runa ir par aizstāvību, atsaucoties uz nepieskaitāmību, tas jau ir kas cits. Tas ir vēl grūtāk. Jums ir jāpierāda, ka viņam bija noteikta medicīnas diagnoze un ka viņš nezināja atšķirības starp pareizo un nepareizo. Nu, ja tev ir iepriekšēja apdomāšana un tad tu mēģini slēpt savas darbības, kāpēc tu tā dari, tāpēc, ka tu zināji, ka tas, ko izdarīja, bija nepareizi, tas bija noziegums. Un tāpēc viņš šeit nevarēs atsaukties uz nepieskaitāmību. Nekādā gadījumā, nekādas iespējas. Viņi varētu atzīt par nespējīgu stāties tiesas priekšā sākumā. Pastāv iespēja. Lai gan, kā jau teicu, aizstāvībai tas būs ļoti grūts uzdevums. Tiešām izskatās pēc ļoti grūtas cīņas. Un tu padomā par to digitālo pēdu, ko viņš atstāja aiz sevis. No vienas puses ir ChatGPT un daži jautājumi, kurus viņš iespējams uzdeva tērzēšanas robotam, it kā tas būtu kāds cilvēks, gandrīz tā, it kā tas būtu līdzdalībnieks. Bet tad, no otras puses, viņš pasūtīja tīrīšanas līdzekļus caur DoorDash. Tātad iespējams. Tātad tev ir no abām pusēm, tā teikt, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē čeki, kurus prokurori potenciāli varētu iesniegt tiesā. Kā tas ietekmē stāstu, ko tu kā prokurors stāst, ja vari to parādīt uz ekrāna? Nu, tas ir izšķiroši, jo, kad viņi apgalvo, ka viņš nezināja, ko dara, ka viņš nezināja atšķirības starp pareizo un nepareizo,
Jo atceries, ka tiesā tu atsaucies uz nepieskaitāmību. Pirms tam tu tiesnesim argumentē par viņa spēju stāties tiesas priekšā. Tātad zvērinātie nenodarbojas ar to, vai viņš ir spējīgs stāties tiesas priekšā. Lai gan viņi var mēģināt piesaukt viņa garīgo stāvokli, lai parādītu, ka viņam nebija nepieciešamās iepriekšējas apdomas. Viņi var vienkārši pateikt, ka viņš ir traks cilvēks. Viņam nebija iepriekšējas apdomas, tās augtās mēnesis rē. Tātad ir dažādi veidi, ja zvērinātie var uzzināt par viņa garīgo stāvokli. Un galu galā lietas, kas parāda, ka viņš bija augstasinīgs, aprēķinošs un rīkojās ar iepriekšēju apdomu, tiks izmantotas, lai to atspēkotu. Lai pateiktu, ka traks cilvēks, kurš nezina, ko dara, tā nerīkotos. Lūdzu padomu ChatGPT, vai viņam vajadzētu izmest lietas atkritumu konteinerā, lai noslēptu savus noziegumus. Vai arī viņš pērk visus šos produktus caur DoorDash, lai mēģinātu satīrīt savu radīto nekārtību, un kāpēc viņš bija tik izvairīgs pret policiju. Atceries, kad policija viņu aizturēja, viņam uz mazā pirkstiņa bija apsējis. Pareizi! Un tas ir pierādījums. Un viņš izdomāja paskaidrojumu, sakot, ka grieza sīpols. Redzīt, tas ir cilvēks, kurš nav traks, tas ir cilvēks, kurš ir augsts, aprēķināts un iepriekš pārdomājis savas darbības. Grieza sīpols, bet tad nevarēja atcerēties, kad viņam uzdeva papildu jautājumu. Piemēram, ko tu tajā vakarā gatavoji vakariņās? Un viņš atbildēja, jā, es īsti neatceros. Un tas ir tieši tas, ko tu noteikti atcerētos. Pareizi. Tas nenozīmē, ka viņš ir traks, tas nozīmē, ka viņš ir muļķis, vai ne? Viņš izdomā attaisnojumu, es griežu sīpolus, bet tad neatceros, ko gatavoju. Tā kā, jā. Es domāju, cik daudzos gadījumos, piemēram, vai tu esi strādājis slepkavību lietās, kur vienmēr tiek piesaukta garīgā veselība? Jo neviens pie pilna prāta taču nenogalinātu citu cilvēku, vai ne? Bet tad ir tā, ka man šķiet, ka aizstāvība tik daudzos šādos gadījumos mēģina piesaukt garīgās veselības problēmas. Vienkārši neizskatās, ka tas parasti strādātu. Tas vairāk ir tāds vispārīgs novērojums no lietām, ko esmu redzējis. Zini, tas ir ļoti labs novērojums, ko tu pieminēji, jo normāli cilvēki šāda veida noziegums neizdara. Tātad visi, kas izdara šos noziegumus, ir mazliet traki, bet tas nenozīmē, ka tu vari tikt cauri sveikā. Tāpēc mums ir augsta pierādīšanas latiņa. Ir jābūt noteiktai medicīniskai diagnozei, nevis vienkārši jābūt sociopātiskam kretīnam un tev jānespēj atšķirt labo no jaunā. Tātad iespējams, ja viņš izdarīja šo noziegumu un tad atnāca policija un viņš viņus apskāva un teica mammu, tad tas būtu pierādījums, ka viņš ir juridiski nepieskaitāms. Bet tikai tāpēc, ka viņam ir nopietnas problēmas, kas acīm redzam tā arī ir, nenozīmē, ka viņš tiks cauri sveikā. Un es domāju, ka viņu atzīs par spējīgu stāties tiesas priekšā, lai gan, kā jau teicu, šāda iespēja ir daudz lielāka nekā tikt attaisnotam, atsaucoties uz nepieskaitāmību. Un tad viņu atzīs par vainīgu, jo pierādījumi pret viņu ir pārliecinoši. Kā prokurors, un esmu pārliecināts, ka arī tiesību sargājošās iestādes šobrīd, es domāju, mums šobrīd nav zināms motīvs, bet šķiet, ka viņiem ir daudz pierādījumu, ka viņš iespējams to izdarīja. Kādā brīdī, kā prokurors, kad tu tuvojies tiesas procesam, un mēs runājam par kaut ko, kas varētu notikt pēc vairākiem mēnešiem vai pat gadiem, kad tas notiek, vai tu vienkārši saki, labi, mēs vienkārši neuzzināsim motīvu. Ziniet, es domāju, piemēram, par Briana Kebergera lietu. Mēs patiesībā nezinām, kāpēc tas notika, bet acīm redzami bija pārliecinoši pierādījumi, ka viņš to izdarīja. Kā prokurors, kurā brīdī tu vienkārši saki, labi, es iešu uz priekšu, man tas nav nepieciešams, lai panāktu to, kas man jādara, proti, panāktu notiesājošu spriedumu. Tev nekad nav vajadzīgs motīvs, jo motīvs nav pirmās pakāpes slepkavības apsūdzības elements, bet zvērinātie vienmēr grib zināt, kāpēc tas notika. Un ir grūtāk panākt notiesājošu spriedumu, ja zvērinātajiem paliek jautājums, bet kāpēc? Es to nesaprotu. Tāpēc tu gribi to izskaidrot. Briana Kebergera gadījumā tu nekad neuzzināji, kāpēc. Tāpēc es vēlētos, lai viņi būtu piespieduši to izskaidrot pēc tam, kad viņš atzina vainu. Bet šeit mēs vēl nezinām motīvu, taču sākam redzēt dažas tās pazīmes. Es domāju, viņa paša ģimene teica, ka viņam ir diezgan ass raksturs. Tātad viss, kas mums šeit jāatrod, ir tas, kas viņu izprovocēja. Tas var būt jebkas mazs, pat ja tas ir kaut kas tāds, par ko zvērinātie domātu, tas viņu izprovocēja. Bet mums ir cilvēks, kurš ātri uzvelkās, kuram ir vēsture ar neprognozējumu uzvedību un kurš pēc tam aiziet par tālu. Tātad jā, es domāju, ka motīvs ir svarīgs, jo zvērinātie vēlas to zināt, bet tas nav nepieciešams, lai virzītu lietu uz priekšu un panāktu notiesājošu spriedumu. Viņš atteicās no savām tiesībām, caur saviem advokātiem. Viņš šodien neieradās tiesā, bet viņa advokāti paziņoja par nevainīgumu, un tad viņš atteicās no tiesībām uz ātru lietas izskatīšanu. Pagaidu datums. Nākamā gada novembris, kad sāks izvēlēties zvērinātos. Cik tas ir ticami?
Kad domā par dubultu slepkavības lietu, tās ir apvienotas. Tātad viņu tiesās vienu reizi par abām nāvēm. Cik tālu tas varētu būt? Es domāju, cik ticami ir, ka 2027. gada novembrī mēs runāsim par tiesu, ja vispār līdz tam nonāks. Jā, es domāju, ka tas visticamāk tiks atlikts vēl tālāk, ja lieta nonāks līdz tiesai, jo aizstāvība mēģinās pierādīt, ka viņš ir garīgi nespējīgs, viņš nav spējīgs piedalīties tiesas procesā. Ir daudz juridisku strīdu, kas šajā sakarā būs jāizskata un jārisina. Un aizstāvība centīsies to vilkt garumā. Es domāju, tas ir viņa mērķis, jo viņiem nav labas aizstāvības. Tātad tas kavē lietas izskatīšanu viņa labā, jo kas notiek, kad lieta tiek aizkavēta? Atmiņas izzūd, liecinieki mirst vai kļūst nespējīgi liecināt. Pierādījumi bojājas un sabiedrības kaislības sāk rimties. Tāpēc, manuprāt, prokuroriem vislabāk būtu šo lietu izskatīt pēc iespējas ātrāk, bet aizstāvība to nepieļaus īpaši, ja draud nāves sods. Tiesneses aizstāvībai visos šaubu gadījumos lems par labu un dos visas iespējas vilcināt šo procesu, vismaz līdz brīdim, kad vairs nebūs iespējams to atlikt. Un mēs redzēsim, kas notiks tālāk. Deivs Ehrenbergs, bijušais štata prokurors Palm Beach apgabalā, Floridā. Kā vienmēr, paldies par jūsu laiku šeit Law & Crime. Mēs to novērtējam. Paldies, Kris! Tas arī viss raidījumam On The Case, ko piedāvā Law & Crime. Abonējiet mūs YouTube un Spotify. Tagad mēs straumējam arī Peacock platformā. Es esmu Kris Stjuarts. Tiksimies nākamreiz!